Vīrietis un baltā pūkainā sieviete, un mums dzīsim cauri šādu likuma projektu. Ja? Galvenokārt šim projektam nav varbūt mērķis panākt kaut kādu taisnību šajā situācijā, bet iegūt kaut kādu politisku atpazīstamību un iegūt kaut kādus politiskus plusus. Es gribētu teikt, paēdis, nepaēdis nesapratīs. Kamēr neesi saskāries ar dzīves īstenību, dažreiz dzīvo tādos maldos. Tiesu lēmumu nepildīšana elementi jautājumos nav problēma mūsu likumdošanas un tiesību sargājušās sistēmā. Tiesu lēmumu nepildīšana saskarsmes jautājumos ir problēma mūsu likumdošanā un tiesību sargājušā sistēmā. Simtiem tūkstošu vecāku savus bērnus izmanto kā riepšanas ieroci savstarpējo attiecību kārtošanā, un mūsu likumdošana un tiesību sargājušā sistēma atbalsta to. Alimentu nemaksāšana daudzi, ko to dara. Dažreiz ir pat tāds protests pret šo problēmu, kas mums ir, ka mātes nedod bērniem tēvu, un tādā savā veidā tēvu veids savu protestu. Jums vajadzētu drusku kaut ko, kā sakot, es saprotu, ka jums ir sava problēma ar sponsoriem, un kaut kā jācenšās Turpiniet debatas, pacelt augšā, bet nedara tā, ja? Patiesa problēma, ka vairāk kā 30% Latvijas bērnu, 30% Latvijas bērnu, tas ir 120 000, aug bez abiem vecākiem, bez abu vecāku atdedzināšanas modeli. Neskatoties uz to, ka bērnu tiesības aizsardzības likuma 4. punktā bērnu tiesības aizsardzības mērķi nolasu. 3. punkts. Bērnu orientācija uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un viena no sabiedrības un individu galvenajām vērtībām. Tas ir neskatoties to, ka mēs likumdošanā esam paredzējuši šo debatējām par 3. priekšlikumu. Patiesa problēma, ko bērnu tiesību aizsargājušā sistēmā pastāv, ir, ka iestāžu, bērnu tiesību aizstāvošo iestāžu vienības ar grūtībām tiek aizpildīts ar ļaudīm. Un daudz no šīm ļaudīm, kas strādā šī bērnu tiesības aizsardzības sistēmā, vispār nedrīkstētu laist tūmā bērnu, kur nu vēl ģimenes problēmu risināšanā. Ja. Aicinu neatbalstīt šos grozījumus un pievērsties patiešām problēmai, ka 120 000 bērnu aug bez abiem vecākiem, neskatoties, ka mēs likumdevēji savā likumdošanā esam paredzējuši sekmēt, ka bērniem jāizaug ģimenē un ģimenes vērtības jāpopulizē. Aicinu neatbalstīt šo problēmu. Vārds. Ģimenē un ģimenes vērtības jāpopulizē. Aicinu neatbalstīt šo problēmu. Vārds Artusam.